Kādi jaunumi šeit jaunā centrā tika paziņoti šodien? Pirmkārt jau tika atvērts pats centrs. Domāju, mēs šeit varēsim arī jau šodien parādām un arī turpmāk rādīsim jaunākus tehniskos risinājumus, kā piemēram holoscreen, mājas kinozāle šodien. Un varbūt kā viens no tādiem tehnoloģijas un pakalpojumu jaunumiem būs tas, ka mēs arī startēsim mobilo pakalpojumu tirgu. Un kad tas varētu būt? Domājams, ka tas varētu būt septembrī, oktobrī šogad rudenī. Cik es saprotu, tāds unikums varētu būt tas sasaist ar fiksētiem sakariem, šim mobiliem sakariem, ka viņas mājās varēs kā fiksēto telefonu lietot. Jā, tā ir mūsu varbūt arī priekšrocība šajā ziņā, kad ir visas iespējas to izdarīt, ir tehniskie risinājumi. Vienkārši ir jāmeklē, varbūt arī jāpielāgo visefektīvākie, visdrošākie un tehniski vienkāršākie un skaistākie. Tā ir cilvēku prasība. Viņiem ir vajadzīgi gan mobils internets, gan mobils telefons. Un tas tiks pirmām kārtām piedāvāts esošiem klientiem kā pēcapmaksas pakalpojums. Jā, tieši tā pēcapmaksas pakalpojums, kā gan atsevišķi tikai mobilais telefons, gan kopā ar televīziju, gan ar internetu, gan ar fiksēto visi kopā 4 pakalpojumi. Katram būs vairāk vajadzīgs. Maksimālais būs kaut kāds quadroplay. Uz doto brīdi kvadro. Jā. Domāju, pēc laika arī kaut kas vēl. Jā. Labi, paldies!